tā diezgan tradicionāli Austrijai. ASV, Kanāda. Tā ir tā komanda, kas parasti spēlē vienu pārbaudas spēli, tad, kad viņi nonāk līdz Eiropai, un bieži vien tas ir tieši ar Austriju, bet tikmēr mēs stāstījām par Austrijas izlases spēļu grafiku, tikmēr Austrija ir guvusi pirmos vārdus šajā spēlē. Mēties no distances skatīsimies atkārtojumā. Jā, distance varbūt nemaz nav tik tālu līdz vārtiem no apļa augšas, un skatāmies, tas ejais ir vārtu priekšā, un tieši viņš ir tas, kurš traucē redzamību Vītolam. Smogs uz Sejai metiens nav precīzs. Pirmā maiņa šobrīd joprojām Daugaviņš ar Ravīnski tēt piespēle. Skaista piespēle un tikpat skaists arī noslēgums. Rezultāts uz tablo 1-1 un pirmie vārti sagatavošanās ciklā arī ir gūti. Naučs Sejais pieslēdzās. Smons. Labi, Daugaviņš atstāja arī Smonam un otrs aizsargs arī ir pieslēdzies jau piezadzies pie tālā vārtu stābu un skatāmies šeit piespēli. Visi skatās uz ripu, kas bija Smonam uz nojas. Ir Sandis Smons, kurš ar atdevu šo piespēli gar vārtiem. Viņam 40 spēlēs 7 piespēles, bet tagad epizodu vārtu priekšā. Vēl viens meties un jau 2-1 Latvijas komanda. Īsā laiks brīdī 2 vārtu gulma un vadība. Rollers sākotnēji vienatnē pret vārtsargu. Atsist ripu vārtu priekšā un Kristaps Skrastiņš gūst Latvijas izlases otros vārtus šajā spēlē. Šeit redzam epizodes jau beigas no šīs kameras. Bet vēl Harijs Vītoliņš arī izteicies ir par to, ka Brūverim visdrīzāk netiks dota iespēja, bet te tikmēr laba piespēle uz tālo zilo līniju un izdodās izlīdzināt rezultātu Zvergeram, komandas kapteinim, spēlētājiem, kurš ikdienā spēlē Šveices Nacionālajā līgā Andrija Pjotas sastāvā. Un te mēs redzēsim pašas beigas šai epizodei. Nav meistarīgi iemet ripu zem kājas Sergejs Zvergers. Tas viltīgais moments šajā visā tas, ka Vītols droši vien gādīja, ka mēģinās apspēlēt Zvergers. Šis Tālajā zonā jāizskiet uzbrukumā nesenāk, bet Vītolam jāaiziet no vārtiem, un tagad viņš mēģina tālu piespēli pa gaisu. Precīzi tā tika izdota, un te elegants noslēgums Latvijā. Pagarinājumā izcīna panākumu, vēl gan būlišu sērija būs, bet Ēriks Vītols norēģēja un pietiekami tāda, spēcīga un tāda piespēle tāda liela uzdrīkstēšanos. Liela uzdrīkstēšanos, jā, precīzi saka, bet pa gaisu sarežģītā situācijā ļoti tālu nācās mest ripu un tieši precīzi nojā. Roka arī augšā. Veinbergs. Jā, Kaspars Daugaviņš. Savā stilā paceļot kāju, bet neizdodās nomānīt vārtsargu. Pagaidām 0-0. Tagad pirmais mēģinājums Austrijas izlasē. Zvergers. Un starp kājsargiem iemest ripārtas vārtsargu maiņu Latvijai. Bet Zvergers ir gūs vārds tieši tāpat, kā viņš to izdarīja. Nav viegls uzdevums iet iekšā spēlē bulišu sērijā. Un te mētiens Andrija Ravīnska izpildījumā. Otrais būlīts Austrijai. Un mētiens nav distants. Jā. Rihards Bukarts ir nākamā mētiena izpildītājs. Arī talantīgs hokejists. Skatāmies, ko izdarīs šeit Rihards Bukarts. Tās iespējas ir ļoti daudz Rihardam Bukartam, bet pārāk tuvu. Un tagad Austrijai trešais mētiens. Un pa stābu un iekšā tomēr apspēlēts ar vārtsargs. Un 3-. Uzbrucēji ļoti meistarīgi ir izpildījuši visus 3 metienus. Brūveram bija diezgan grūti. Skatāmies, ko izdarīs Egle no distants. Ļoti spēcīgi met ripu augšējā stūrī. No sākuma līdz beigām metiet un sitiet ripu šādi vārtos, cik vien bieži varat. Tas ir skaisti. Nav malas skaisti, jā. Skatāmies 4. mēģinājumu Austrijai. Neizdodās. Viss tiks izdarīts līdz galam.
Raimonds Vītoliņš. Vārti arī Vītoliņam. Un ātri izpildīts metiens šoreiz bezspēcīgs ir Austrijas izlases vārtsargs. Pēdējais metiens Austrijai un izdodās realizēt arī šo.